Jau labu laiku pasaulē ir zināmi pacientu ziņoto rezultātu mērījumi, un tie dod milzīgu iegūmu, lai izprastu to, kā pacienti paši jūtās. Un šie pacientu ziņotie rezultāti, viņi var būt divu virzienu. Vieni stāsta par pacienta pašsajūtu un ārstēšanas rezultātiem, un otrs virziens ir vērsts vairāk uz veselības aprūpes kvalitātes vērtējumu. Nefroloģijā ir būtiski noskaidrot, kā pacients jūtas regulāri. It īpaši tie pacienti, kuriem ir termināla nieru mazspēja, jo bieži vien sliktas pašsajūtas, slikta dzīves kvalitāte, liels simptomu sloks ietekmē pacienta dzīvi kopumā. Pacientu ziņoto rezultātu mērījumiem ir būtiska nozīme tajos aspektos, ka tie palīdz agrīni atpazīt simptomus, tie palīdz centrēt tādējādi aprūpi uz pašu pacientu, tie palīdz mērīt efektivitāti, tie kopumā uzlabo veselības aprūpi pacientiem ar hronisku nieru slimību. Paša pacienta ziņojums bez ārsta vai māsas vai citu profesionāļu interpretācijas ir ļoti būtisks, jo tikai pats pacients var izstāstīt, cik daudz viņš cieš no savas slimības vai arī cik lielu, labu vai netik labu rezultātu ir devusi ārstēšana. Regulāri izmantojot pacientu ziņoto rezultātu rādītājus, veselības aprūpes komanda var strādāt mērķtiecīgāk, var strādāt efektīvāk un tādējādi veicinot arī pašu pacientu apmierinātību un ātrāk sasniegt rezultātus. Šobrīd Latvijā mēs nefroloģijas nozarē esam adaptējuši jau starptautiski ļoti labi zināmu anketu, jeb pētniecības instrumentu, to tā arī var nosaukt. Un tas savukārt ir jau pierādījies citur pasaulē kā labs rīks, lai pacienti varētu pastāstīt par savu pašsajūtu, par savu veselību, par iegūmiem vai arī zaudējumiem. Un šo rīku sauc par IPOS Renal. Tātad aptaujas anketa IPOS Renal ir adaptēta no Anglijas un ir ļoti labi zināma daudzās pasaules valstīs un ir sevi pierādījusi kā ticamu instrumentu, lai varētu palīdzēt komunikācijā pacientiem ar ārstiem vai pacientiem ar māsām, tātad dot šo te iespēju uzzināt profesionāļiem no paša pacienta stāstītā. IPOS Renal ir būtībā vienkārša anketa, kura sastāv no 11 jautājumiem un tā neprasa ilgu laiku. Aizpildē maksimums 8 minūtes. Mēs esam arī izmērījuši šo te laika ilgumu, tāpēc tik droši to var arī teikt. Un atnākot pacientam uz vizīti vai saņemot uzaicinājumu aizpildīt šo anketu, tātad tajā var droši pastāstīt par to, kas notiek ar pacientu ikdienā. Un anketa parasti sniedz šo ziņojumu par 7 pēdējām dienām. Tātad nav pacientam jāizstāsta viss, kas ar viņu noticis pēdējos 3 vai 4 vai 6 mēnešus, kas dažkārt ir grūti pat atcerēties. Bet tātad tas ir koncentrēts stāsts par pēdējām 7 dienām. Un kāpēc pacientiem būtu vērtīgi to aizpildīt? Tāpēc, ka tas ir veids, kā pastāstīt ne tikai to, kas noticis, bet arī pastāstīt, cik lielā mērā tas ir noticis. Tātad anketā iekļautie jautājumi ir sagrupēti 3 grupās. Un pirmā grupa stāsta par simptomiem, tātad par slimības izpausmēm,
Otrā grupa vairāk ir vērsta uz psiholoģiskas dabas traucējumiem, un trešā grupa savukārt runā par komunikāciju un praktiskām problēmām. Un katrai šai grupai ir iespējams novērtēt to, cik problēma ir liela vai maza, vai problēma ir ļoti smaga, vai otrā galējībā, ka tās nav vispār. Svarīgi anketu aizpildē ir tas, ka mēs tādējādi attīstam tādu jaunu komunikācijas veidu pacientam ar profesionāļiem. Runājot ar pacientiem un uzklausot viņu sūdzības, dažkārt pacienti nepasaka tādas svarīgas lietas, jo tas, kas mums mediķiem liekas ļoti svarīgi, dažkārt pacientiem tā ir ikdiena. Un līdz ar to dzīvojot ikdienā ar kādu problēmu, viņu varbūt arī cilvēks tik ļoti neuztver kā ļoti milzīgu problēmu. Bet, ja mēs skatāmies uz iespēju problēmu mērīt, teiksim, pateikt, cik viņa ir spēcīga, liela, stipra vai maza vai kā citādi, tad, respektīvi, var šādi rīki palīdzēt. Un praktiski, runājot ar pacientiem, un saliekot kopā pacientu stāstīto ar šādu aizpildītu anketu, dažkārt veidojas cita ainava, un tas palīdz mums ātrāk reaģēt uz pacienta teikto, ātrāk varbūt tās mainīt ārstēšanas veidu vai taktiku, vai ātrāk piemeklēt citu speciālistu, kas pacientam būtu nepieciešams, vai piesaistīt kādu komandu, vai saprast ātrāk, kā pacientam palīdzēt. Šis ir veids arī, kā iesaistīt pašu pacientu, kā arvien vairāk pacientam ļaut vai aicināt piedalīties lēmumu pieņemšanā. Un tas ir ļoti būtiski, jo tikai pats pacients īstenībā var vislabāk izstāstīt, kas viņam ir nepieciešams, un mēs varam būt kā labi palīgi iet šo ceļu uz priekšu. Mēs, nefroloģijas komanda, noteikti vēlamies pateikt paldies ikvienam pacientam par iesaisti, par uzticēšanos, par risinājumu meklējumu, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, jo pacienti ir mūsu tā galvenā rūpe savā darbā, un mēs noteikti vēlamies redzēt savus pacientus veselākus, laimīgākus un aktīvākus.